Tiešām, tad, kad mēs uzticamies Dievam, svētīgi ir, ja es atceros vienkārši, man ļoti uztrauca viena tāda lieta, līdz kaklam bija tāds, ka neviens cilvēks nenāk uz draudzi jaunas. Man vienkārši līdz kaklam. Es saku, Dievs izdarīja kaut ko man tādu, lai, es būtu tas, caur ko es varu kaut vienu atvest. Un tad Dievs lēnām sāka pielikt, sāka kaut kādas lietas darīt, ir kaut kādas domas, uzņemties atbildību par kaut ko, izdarīt šito, tur riskiet, kaut ko uzdrošināt, kaut ko vēl. Es klusies nojaušu, kad vienkārši viss šis plāns un projekts, kurā mēs esam iekšā, māceklības centrs, Lestenes mūža kaut vai šiten, ja, viss tas kaut kādā veidā, viņš tik ļoti ietekmē. Lesteni ietekmē, katru iedzīvotāju ietekmē. Varbūt viņi vēl nenāk, bet viņi tiek ietekmēti. Pārtrauksim šo darīt, viss, Lestene sāks grimt totāli. Nav cita spēka Lestenē, kas viņu pie dzīvības turētu. Kartupeļus liekas tas un šitais un vēl kaut kas. Un tāpat laikā tas ir kontakts ar cilvēkiem. Jā, tas ir nasta, jā, tas ir sūrs grūts darbs, jā, tas ir riskēt, tas ir vēl kaut kas tam līdzīgi, tu pastrādā. Un tāpat laikā tev ir, tu esi bagāts. Man patīk, un es pilnīgi piekrītu tam sludinātājam, kurš teica, ja kāds negrib būt bagāts, tad viņš ir sautīgs egoists. Ko nozīmē būt bagātam? Bagātam tas nozīmē, ka man ir pašam, un man ir, ar ko es varu pakalpot kādam tuvākajam. Man vajag biznesu, man vajag uzņēmumu, man buss ir par mazu. Man mūža vēl nav sakārtot, man tas nav. Un tā nav lieluma mānija. Tā ir mīlestības sirds. Tad, kad tu atnāc pie Dieva, normāli, kad Dievs pieskarās sirdī un atver tavu sirdi. Vai beidzot sieviete vēlās dzemdēt bērnus? Pārnestā nozīmē, es to gribu izteikt. Ja šodien pasaule līdzīga maukām, kuras grib tikai baudu, bet nedod Dievs tur kāda spermiņa iekļūs iekšā, lai kādu bērniņu iznēsātu. Iznēsāt bērnu, tas ir uzņemties kaut kādu atbildību. Tu dzemdini nākotni savu. Sūri grūti, tu savu dzīvību atdod, zobi izkrīt, kaulus izsūc tie bērni. Un pēc tam vēl būs jārūpēs, nezini, kas vēl tur galā sanāks. Bet tā ir patiesā mīlestība. Tā, kad mēs pie Dieva atnākam nopietni, Dievs mums piepilda ar šādām domām. Ienīsti savu neauglību, ienīsti, ka neviens cilvēks neatgriežas. Palūdz Dievam, Dievs izmaini mani. Tu neattiecas tikai uz sievietēm. Tas uz visiem. Un šodien es sāku sludināt vienu tēmu un nezinu uz cik ilgu laiku. Un es sludināšu tikai un vienīgi. Vīra ceļš. Visi dievkalpojumi tālāk, kas būs, visu, ko es dalīšos. Viņi sauksies vīra ceļš. Vīra ceļš uz briedumu. Sīvietēm arī tas noderēs. Tāpatās, kā mums vīriem jātuvojas Dievam, jāseko Dievam, tāpat sievām Dievs ir pateicis sekot saviem vīriem. Un viss tas ceļš ir kopā. Ļoti līdzīgas īpašības, ļoti līdzīgas lietas, mācības līdzīgas. Beigās vīra galva ir Kristus, āmen. Visi lasījuši esam, jā. Sievas galva ir vīrs. Vīriem jāgodā Kristus un sievām savi vīri, kā to kungu izrādās. Labi. Debes Tēvs, svētī jauniešus, svētī mūs šodien. Lūdzu, pieskaries mums, katram ikvienam, pilnīgāk un pilnīgāk. Mēs lūdzam Tev, sevi uzticam Tavās rokās. Mēs lūdzam šodien vadi tiešām un palīdzi. Palīdzi mums saprast, palīdzi mums izprast Tavu garumu, augstumu, platumu, dziļumu, izprast Kristus mīlestību. Un lūdzu, pieskaries. Tiešām, Tu negribi ar varu, kam mūsu sirdis atvērt un plēst kopā vai
Tu neesi tas, kurš izvaro. Tu neesi tas, kurš pret mūsu gribu darbojas, bet svētumi pieskaries, lai dziedinās mūsu sirdis, lai egoistisku, sautīgu siržu vietā dāvā mums mīlestības pilnas sirdis, spējīgas sirdis mīlēt, mīlēt, lai uzņemtos atbildību, mīlēt, lai uzupurētos, mīlēt, lai savu dzīvību atdot, Jēzus vārdā. Mīlēt tādas sirdis. Mēs tevi lūdzam un pateicamies tev. Un visi teica, āmen. Labi. Jaunieši, laikam, jums ir plāni, jā? Svētīgi plāni. Un bērniņiem, mums te ir viens bērniņš tikai. Tev bērniņi jāiet pie jauniešiem, ne? Ātrāk pieaudzis kļūs. Tas tā nestrādā. Tas tā strādā, starp citu, un pie tam ļoti pat strādā. Nu, labi, sarunājot. Ok. Labi. Kamēr jaunieši iet, vēl palūksim garā vēl. Som ploso i räken broskri fastu glofro sindor frece glofro tondorigem brassel crotrontigistal flastro cre fratele grom fosto logo dolo coptere kedro bosse centulo crofas ledi Kim blore hampro declo ciò frotton glari brento grofosto ribita gala branta glugia becce de menina mrede sala fronto glotram bare ceti Čekruām pāri dēļ klupu turki sabali čika blosam. Vienkārši lūdz garā. Palūdz garā, lūdz garā, palūdz, ļauj, lai tavs gars aizlūdz tās lietas, kas ļoti, ļoti nepieciešams priekš tevis, priekš šodienas vārda, lai šodien izskan priekš tevis vārds. Ne ar savu prātu tu to vari noteikt, tu pat nesaproti, kas tev varbūt vajadzīgs, ir vissvarīgākais. Tavs gars zina, gars, kas tevi, kuram tu palūdzi, Kem brasi dolo fronto glofro sederi kem prose lekro tova deleklo foso dlokricidi. Debes tās, mēs sevi nododam tavās rokās. Mēs uzticam tev, savas lūpas, savu dzīvi, visu. Svētais gars, tu zini visas lietas, kuras debes tās priekš mums ir paredzēts. Tu zini visu patiesību. Tu esi tas, kas dots mums, lai atklātu patiesību. Lūdzam tev, vādi raksti debes tā, baušļus mūsu sirdī, mūsu garām, mūsu prātām, katrai mūsu šūni, lai piepildās, lai mēs topam atjaunoti no tava vārda. Klaus vārds, lai iekrīt iekšā mūsu garā, mūsu dziļākajā būtībā, dziļi iekrīt un sāka nest augļus tavas valstības celšanai, mūsu laimē, mūsu priekam, mūsu mūžībai. Jēzus vārda, lai mēs varam augt un lai mēs varam pieaugt. Tev lai slava un tev lai gods, kam brāhlē krico voto glampa sakru čauratē. Jēzus vārdā mēs tevi lūdzam un mēs tev pateicamies. Un visi teica āmen. Trenē lūgt garā, trenē sevi lūgt garā. Ļoti brīnišķīgi. Daudzas lietas, piemēram, nesaprot, un ja mēs sekmīgāk, mērķtiecīgāk, pirms darba, kaut kāda ir mums mērķis, mēs palūdzam garā, ne ar prātu, bet ļauj, lai gars par tevi aizlūdz, lūdz mēlēs. Tu nezini, kādā veidā vissekmīgāk un vissvētīgāk ceļu braukt, darbu izdarīt. Daudz pilnīgākas lietas ir tās, kuras Dievs vēlāk mums iedot, atklāt, un to dodot iespēju, kad mēs aizlūdzam ar bezvārdu nopūtām, ar nesaprotamiem vārdiem, ļaujam, lai tas svētais gars aizlūdz ar mums. To mēs piedzīvojam savā dzīvē. Un pie tam vēl lūkšana mēlēs, tā, kad tu lūdz, lai tu izskaidro. Svētā sadarbība ar svēto garu tev atver dāvanas priekš visām pārējām lietām. Tu sāc saprast un izprast. Piemēram, tu brauc īstajā laikā un īstajā vietā. Tu brauc vienkārši varbūt nedomādams. Un tu esi īstajā vietā un īstajā laikā, un tu vienkārši šitā paņem un apstājies. Un izglāb kādu dvēseli. Mēs pēc tam vēl pie vienas dvēseles apstājāmies. Galīgi ceļā gabaliņu pavadām, bet atteicās tālāk. Bet tu nezini. Un cilvēki, tādā veidā tu būsi vienkārši lietots un tev būs prieks. Tev būs prieks. Es nezinu, kā jums. Man personīgi vienkārši ir daudz lielāks prieks, kad vienkārši, redzu beidzot ticības jēgu, ka kāda dvēsele atgriežas. Ka kaut kas notiek cilvēka dzīvē. Ka tu vari palīdzēt. Labi, ok. Bet šodien man pēdējā laikā
internetā, kas Facebookā ir šausmīgi daudzi, vienkārši dalījās ar vienu tādu vīrietis plus sieviete vienāds ģimene, ja? Tādu teicienu tādu Facebookā dalās, ja? Redzējāt, ja? Kurš redzēja? Pats ar rokā, es redzēju, mana mīļā padalījās, jau daudzi padalījās un tā tālāk. Es šodien es vienkārši ilgi pārdomāju, daudz pārdomāju. Man sanāca vienkārši viens cilvēks padalījās vienu tādu informāciju, vīrietis. Viņš saka, padalījās vienkārši tādu informāciju. Vot kā tā sanāk? Tu cilvēkam palīdzi, mēģina viņam izdabāt, mēģina viņam labu darīt, un viņš pēc tam apgriežās tev nepaldies, nepasaka, ne vēl kaut ko, un tu piedieš dvēseli, un vēl tu paliec vainīgs par kaut kādām lietām. Un cilvēks sašutis un vēl kaut kā, un tas ir vīrs. Problēma šodien ir nepilnīgas ģimenes. Jaunām. Viss, kas notiek šodien pasaulē, tās ir nepilnīgas ģimenes. Un lielākā no visām problēmām tas, ka ir vīrieši, bet nav vīru. Ir tēvaini, bet nav tēvu. Vīri neaug, vīri tiek, izkropļoti, izkastrēti, atņemtas tiesības, samaitāti, padarīti gļēvi un netiek uzaudzināti. Ja sabiedrībā nebūs vīru, Bībelē vienā vietā ir draudu pravietojums izteikts. Tad, kad valsti sāks pārvaldīt sievietes un bērni, tad valsts aizies postā. Kāpēc valsti pārvalda sievietes un bērni? Tāpēc, ka vīri nav pieauguši kā vīri. Vīri nedomā, vīri nesaprot, kādā veidā augt un pieaugt, un vīri palielēties aiz sabiedrība. Sabiedrībā ir tik daudz un dažādu instrumentu, lai iznīcinātu vīriešos vīrišķību, lai atņemtu vīrišķību, un viņi tiek pielietoti pa labi, pa kreisi. Pavedināt, iznīcināt, apsmiet, nosmiet, atņemt autoritāti, vispār par nulli uzskatīt. Un tā ir milzīgākā problēma. Un es tam vīram uzrakstu, viņš tur izteica tādu, es saku, nevajag cilvēkiem izdabāt. Nevajag cilvēkiem nekad izdabāt. Vīriem jāiemācās būt kā vīriem, saprast un izprast savu sūtību un savu aicinājumu. Un tāpēc, ja mēs gribam kaut ko, ja gribam atmodu, ja gribam, lai valstī kaut kas mainās, ja gribam, lai ģimenē kaut kas mainās vīriem, man kā vīrietim vienkārši man ir jāpieaug. Man ir jāsaprot tas, caur ko man ir jāiziet, lai es varētu pieaugt. Ir kaut kādas lietas, kuras Dievs manā dzīvē pieļauj. Labās un ļaunās un vēl kaut kas, bet pats svarīgākais ir saprast vīriem, vai patiesībā Bībele uzrakstīta vīriem. Salamana pamācības rakstītas ir vīriešiem. Tiem, kuri nes atbildību, kuriem uzticētas sievas, bērni un šī zeme beigās. Dievs, kad radīja cilvēku, viņš cilvēkam pateica, tava atbildība ir par visu zemi, par visu zemi. Nav labi būt cilvēkam vienam, tad Dievs radīja. Man ļoti patīk tas viens skaidrojums, teiksim tā, ka Dievs rakstīts ir, Dievs izņēma no cilvēka sānu kaulu, tas ir riba izņēma. Kas ir riba? Riba tas ir kauls, kurš pasargā sirdi. Tas ir bruņas. Kaulu izņem no šī kaula, izveidoja sievieti. Ja vīrs ir veidots no māliem, gan faktiski, gan tur ir ļoti tāda patiesa dziļa doma. Tu esi iesākotnēji veidots.
Ikvienam vīrietim iekšā ir dāvana, potenciāls. To var apzināties vai neapzināties. Vīrieši visi kā vieni ir pravieši. Vīri sirdī zina nākotni, tu redzi nākotni. Un vīriem ir jāiemācās lūk šo dāvanu savu arī šeit uz zemes izpaust un manifestēt. Tikai tad ģimenē būs laime, tikai tad bērni būs svētīti, tikai tad zeme būs svētīta. Tad, kad Latvijā 60 000 vīri ar bībelēm rokās staigāja pa ielā, kāpēc viņi staigāja? 60 000 vīri nebija tādi, kuri bija, mēs te baigi ticīgais un mums te bībelī. Tie bija 60 000 atbildīgi cilvēki, vīri, kuri ļoti labi saprata, ka viņu galva ir Kristus un ka šai zemē, Latvijai, ir vajadzīgs Dievs, lai šī zeme būtu svētīta. Un viņi izgāja, lai manifestētu. Šodien Latvijā uz manifestiem aicina lielākoties sievietes. Kur vīri? Vīri pazaudējuši savu orientāciju. Tāpēc vīriem vienkārši ir jāatgriežas. Sāksim no... Vienkārši jāsaprot, ir viena tāda lieta. Ir mans aicinājums, ir mana būtība, ir mana sūtība. Sākot no 1. Mūzes grāmatas. Dievs uzliek un no vīra Dievs prasa atbildību par šo zemi. Es pabeigšu to manu sarunu, kā lai saka, varbūt to sarunu ar to cilvēku, kurš vienkārši bija ļoti apbēdināts par to, ka viņa nodeva. Viņš saka, es tā nedomāju, ka tur vajag izdabāt vai vēl kaut kas, un es viņam uzrakstīju. Vajag izpatikt Dievam. Nē, es viņam zinu, ko uzrakstīju. Es viņam gribēju uzrakstīt, vajag izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem un tā tālāk. Bet es sapratu, ka tā nav tāda pilnīga atziņa. Un es ieraudzīju vienu tādu lietu. Svētīgi sirds šķīstie. Ja tu kādam cilvēkam gribi palīdzēt, svētīgs tu esi, un tu ej, un tu palīdzi. Dievs tādu sirdi mums iedod. Pirmā pazīme, ka Dievs pieskāries mūsu sirdīm, ka tu gribi labu, un ka tu gribi svētīt, un ka tu vēlies kādam palīdzēt. Āmen! Un ikvienam vīram ir jābūt tādai sirdī. Daudz punkts. Pēc tam es uzrakstīju. Un svētīgi ir gudrie. Ar sirds šķīstību ir labi nodomi, motīvs. Motīvam ir jāiemācās klāt pielikt gudrību. Ir jāsaprot vienkārši lietas. Ir jāsaprot, jāiemācās saprast, izprast pazīmes. Ir jāiemācās atpazīt cilvēki, atpazīt tuvākie. Jāiemācās pazīt cilvēku beigās. Lai tu pazītu, kādā veidā palīdzēt cilvēkam, lai tu zinātu beigās. Ar sirds šķīstību vienkārši pasaules ļaunums izsūks ārā visus naivos un sirds šķīstos cilvēkus. Dievs nav paredzējis būt tikai sirds šķīstiem, Dievs paredzējis būt sirds šķīstiem un arī gudrība augt un pieaugt. Netopiet bērniņi, netopiet bērni saprašanā. Pāvils rakstīja. Netopiet bērni saprašanā, topiet bērni ļaunumā. Bet saprašanā topiet pilnīgi. Vīram tāpēc ir jāmācās, jāizprot. Vīram ir jāmācās par Dievu. Jāizprot ir Dievs, Dieva daba, dievišķā daba, dievišķie likumi, dievišķā rīcība. Kāpēc Dievs dara, ko Dievs dara, kad Dievs dara, kā Dievs dara. Tas ir jāmācās un vēlreiz jāmācās. Otrs, ir jāmācās saprast sevi. Ko tu gribi dzīvē sasniegt? Mani sajūsmina vīri, kuri zina, ko viņi grib dzīvē sasniegt. Un arī sievām ar viņiem ir ļoti vienkārši un viegli. Sievas zina, uz kurienu viņi iet.
Un vīriem tādiem ir jābūt. Pat ja nepareizā virzienā, svētīgi būs ģimene. Un sieva vienkārši sekos līdzi. Būs kā palīgs. Harmonija. Momentāli iestājas harmonija. Jaunpilī bija viens tāds gadījums. Viena sieva, vienam vīram staigā pastāvīgi, nodauzīta zilumiem, zilām acīm un tā tālāk. Atnāk pie viņa, atbrauc pie viņa sociālai darbinieki. Saka, klausies, es rakstīju iesniegumu. Viņš saka, nevaru. Saka, kāpēc? Mīlu viņu un viss. Nezinu, tur ir dīvaina mīlestība, protams, jā, viss ir kārtība. Bet, ja godīgi, apbrīnot var šo viens otram uzticēšanos, padošanos, pacieta, Bībelē ir rakstīts, kalpi paklausiet saviem kungiem, ne tikai labajiem, bet arī ļaunajiem. Kāpēc tā? Lai harmonija būtu. Es klausījos, kaut kā sanāca vienu, kas viņš bija tāds, nezinu, bet viņš runāja vienkārši par valsti, valsts iekārtām vispārīgi. Kaut kāds profesors, ne profesors vienkārši. Pirmā pazīme, kad valsts aizies postā, aizies bojā. Pirmā pazīme. Kad valstī būs dalīšanās. Ka katrs ik viens valstī sāks turēties pie savām vērtībām un nebūs vienotas kopējas vērtības. Un katrs ik viens savu vērtību uzskatīs augstāku par cita vērtību. Tāda valsts uzreiz momentāli kļūst vāja, sadrupinās un izārdās. Ja saskan ar tas ar vārdu, pilnīgi jaunām, ja es skaidri un gaiši pateicu, ja nāms ir savā starpā naidā, ko nozīmē naids? Naids ir tas, ka katrs ik viens, pat nevajag viens otram uzbrukt. Pat nevajag strīdus un kašķis. Zini, vienotība daudz lielāka veidojas tad, kad varbūt savstarpēji izrunājas un varbūt pastrīdās un varbūt vārdus pārmīgi notiek atklātas sarunas. Izsaka nepatīkama viedokli viens un otram. Bet tāda ģimene stāv un pastāv. Stulītās piemēru no Bībeles paņemšu. Tā, kad katrs ik viens turās tikai pie savējā paturās, tāda ģimene uzreiz skaitās tā kā izārdījusies. Man ir sava republika, man ir sava republika. Un tur ir milzīgākās sabiedrības problēma. Tāda valsts nepastāv. Neiet runa par naidu. Iet runa vienkārši par vienaldzību. Es klausījos vienu semināru, es neriskēju padalīties. Godīgi saku, neriskēju padalīties. Bet tur seminārā bija ļoti patiesas vienas tādas lietas. Kādā veidā tu kādam cilvēkam var atņemt, nezinu, cieņu un autoritāti. Nevajag pat ļaunu neko runāt. Nevajag neaprunāt. Pat nevajag neko aizrādīt, pretoties, strīdēties ar viņu. Cilvēkā atņemt autoritāti tādā veidā, ka tu vienkārši viņu nesāc vairs klausīties. Viss. Tādā ģimeniskā līmenī to var teikt tā. Tā saucās vīru izkastrēšana. Vīriešu izkastrēšana. Un tas ir fizioloģiskā veidā un tā tālāk. Iedomājieties, kaķi, mums te 2 runči mājās. Tā kā viņi runči ir, tad viņiem vajag visu kaut ko, viņiem plēsties, viņiem vajag kalnus gāzt, viņiem vajag ar kaķeņiem ņemties, viņiem vajag visus stūrus apčurāt, viņiem ir teritorijas iezīme, viņiem ir lieli pasaulē plāni lieli, tā ir viņu teritorija, viņi tur ir lieli un kungi, otram ceļu negriež. Normālam vīrietim tādam ir jābūt. Viņam jābūt teritorija, viņam jābūt ir mana zeme, viņam jāzina, kurš ienaidnieks un ka kāds parādās, viņam jāgrib kauties. Viņam jāzina, par ko cīnīties. Tā ir manējā. Mana ģimene, mana nama, mana sieva, mani bērni. Mans biznes. Es zinu, ko es gribu.
Un tādiem vīriem jābūt, ja tādi vīri būtu, zemē valdītu kārtību. Zemē būtu sakārtotība. Katrs ik viens vīrietis iezīmēt savu teritoriju. Katrs ik viens vīrietis uzņemtos atbildību par kaut kādu teritoriju. Un tur staigātu lauvas. Bet atlika tikai mūsu kaķīšus izkastrēt. Viņiem neinteresē nekas uz pasauli. Vienīgais tikai, kas viņam interesē, leduskapis, kā noskan tā. Un tik mīļš, un tik labs. Un vīrieši uztaisīti tādi ir. Mātes to dara, sabiedrība to dara, pēc tam sievietes to dara, kad apprecās. Gribat jūs to vai nē, ik viena sieva to visā roku pieņem. Viss ir normāli, tā tam ir jābūt. Es tagad neapskaužu, es tagad negribu nevainot, neapvainot, ne vēl kaut kas, vienkārši gribu pastāstīt vīra ceļu, ka vīriem visiem caur to ir jāiet, lai tu pieaugtu par īstu un normālu vīrieti. Tas pats līdzīgi procesi notiek arī sieviešu dzīve. Un sieviete, kad viņa sapratīs šo ceļu, šos principus arī savā dzīvē, viņa piepildīs savu aicinājumu un būs laimīga. Kad Jēzum ir autoritāte šeit uz zemes? Jautājums. Kad Dievam cilvēks dod autoritāti šeit uz zemes un kad Dievs valda šeit uz zemes? Es uzdošu tādu vienkārši ļoti nopietnu jautājumu. Kad Dievs valda šeit uz zemes? Caur ko? Viņš ir Dievs, viņam pieder pēdējais vārds, un viņam arī piederēs pēdējais vārds. Visu to, ko viņš ir plānojis, viņš ir pateicis skaidri un gaiši. Āmen? Jautājums, valdībā viņš valda šobrīd? Nē. Kā tā? Viņš taču ir kungs. Viņam ir dota visa vāra debesīs un viss zemes un tā tālāk. Tad kāpēc tur nav dievišķi likumi valdībā? Kāpēc netaisnība valda šeit uz zemes? Tāpēc, ka cilvēki savā prātā viņu ir izkastrējuši. Viņi ir ignorējuši, pastūmuši malā. Un pateikšu, mēs labāk zinām, kā. Un viņš ir mīlošs, viņš ir mīlestība, un viņš neizvaro cilvēkus. Viņš mīlestība neuzspiež savu gribu. Respektē. Bet kad Dievs sāk valdīt mūsu dzīvē? Tā, kad mēs pasakām, tu esi mans kungs, ko tu teiksi, to es darīšu. Es labprātīgi klausos tevi un ļauju tev man pateikt, kā man dzīvot. Kā rīkoties, kā pareizi pēc tava prāta. Un tad, kad es vienkārši redzu, kā ir pēc tava prāta, es eju un daru. Tad viņš ir mans kungs. Āmen. Ko jūs sakat, kungs, bet nedara to, ko es jums saku. Ja jūs vienā vietā teicat, atceraties? Ko jūs sakat, kungs, bet nedara to, ko es jums saku. Sirds šķīstība nozīmē, kad es saku, kungs, es bez tevis neko nespēju, es uzticos tev un lūdzu tev palīdzi man. Un es gribu Dievs iedot, caur jaunpiedzimšanu Dievs mūsu garu izmaina, jaunu sirdi iedot, mīlestības pilnu sirdi. Nākošā lietiņa, Jēzus skaidri un gaiši pateica vienā vietā, ja kāds manus vārdus, Jēzus vārdi ir gudrība un patiesība.
Ja kāds manus vārdus dzird un nedara, tas pielīdzinams kam? Ģeķim. Pie tam, ja kāds, tas attiecas tikai un vienīgi praktiski uz vīriem. Ja kāds, nav rakstīts nevienā vietā Bībelē, ja kādas, ir atsevišķi ļoti reti izteiksmes vārdi un pavēles sievietē. Attiecībā tādā veidā. Vīri, ja kāds manus vārdus dzird un nedara, tev var būt šķīsta sirds, bet ja tu nedari, tu esi ģeķis. Un ja tu esi ģeķis, tu nevar iet tālāk. Tajā sarunā ar to vīru es vienkārši pateicu, klausies, svētīgi ir šķīstie, daudz punkts, otrā lietiņa, ko es pierakstīju. Svētīgi gudrie, daudz punkts, un trešo lietiņu pierakstīju, svētīgi svētā gara vadītie. Svētais gars var vadīt tos, kuri šķīstu sirdi ir un gudrību sapratuši. Vīriem ir jāmācās gudrība. Vīriem ir Dieva priekšā jāapklust un jāļauj sev ko teikt. Sākot ar visi vīrieši sāk no tāda vienkārša vienas situācijas, līdzīgi tāpatās, kad Dievs radīja visi cilvēki sāk no naivuma, no nekā nezināšanas. Mēs lēnām apgūstam šo pasauli, mēs lēnām apgūstam sevi, kas mēs esam. Mēs lēnām sākam izprast tikai vispār, kādā pasaulē mēs esam dzimuši, atdzimuši, iedzimuši, vēl kaut ko. Un lēnām mums soli pa solītim ir kaut kādās lietās, Dievs atklājās cilvēkam, un pirmā visvērtīgākā lieta, ko vajadzētu cilvēkam atzīt, to, ka Dievs ir. Un tad beidzot pievērst viņam visu savu uzmanību, lai no viņa ļautos mācīties. Ādams tika radīts. Dievs ar viņu komunicēja. Un kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, atšķiras vaļā pirmo mūsu grāmatu, to tu paņems un palasīsi. Es šodien gribu vienai citai rakstu vietai pieskarties, ļoti interesē divām rakstu vietām. Aiziešu līdz tam. Jā. Ādama situācija, viņš daudzas lietas nezina, bet Dievs viņam pilnīgi visas lietas atklāja. Pilnīgi visas lietas viņam atklāja. Dievs parādīja viņam, kādā veidā viņš radīja brīnumainā veidā, no nekā augi izauga viņa priekšā. No nekā, no zemes pīšļiem viņš dzīvniekus radīja. Vienkārši dzīvs. Te nebija kaut kas, tur kaut kas notika. Kā tas viss izpaudās, mēs aiziesim debesīs, pajautāsim, gan Dievs parādīs un atklāt, kādā veidā viņš to visu radīja. Ja? Bet tas bija unikāls, tas kaut kas skaists un brīnišķīgs un neatkārtos. Tas nozīmē, kāpēc Dievs tomēr izdzina no ēdenes dārza un kāpēc to pieskaitīja par sodu, kad Ādams nepaklausīja un izdarīja un nenožēloja. Un kāpēc Dievs pielietoja sodu cilvēkam? Saprotiet, ir viena tāda lieta. Likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Ir tāds teiciens, tā ir. Bet Bībelē ir vienā vietā rakstīta vēl viena tāda frāze, kas grēkojas bez likuma tiks tiesāts. Kas grēkoja kaut kādas lietas, darīja pāri nezinādams likumu, jūs saprotat, ka nezinot likumus, tev ir žēlastība daudz milzīgāka. Pat stūrgalvīgākie policisti nezina, izdomā kaut kādus tagad likumus, jaunu tagad likumu kaut kādu nāk un soda galā un vēl kaut kas un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Un pat viņi pirmoreiz noķerot, viņi saka, klausies, ir tās likums. Un kad tu nezināji godīgi, kaut kādā veidā žēlastība darbojas un policija vienkārši pabrīdina tevi un atlaiž. Toties otrais, kad tevi noķer par to pašu pārkāpumu, tu jau zini. Un tik līdz tu zini, tev ir lielāka atbildība. Ja atbildība, tas nozīmē arī sots. Ādams nevarēja aizbildināt par to, ka viņš nezināja. Kas tas tāds ir?
Pieļauju, ka ļaunumu viņš nebija iepazinis. Kas ir ļaunums? Bet tagad viņš iekodās un kaut kas atklājās. Līdz ar to kaut kāda, saprotiet, ka tad, kad Dievs kaut ko atklāja cilvēkam, es vienkārši novēlu katram ikvienam no jums dzirdēt, kā gars kaut ko runā tavā garā. Tev viss ir skaidrs uzreiz. Tu zini daudz dziļākā veidā to, ko... Ja es tev vienkārši, tu tikai klausītos mani kaut kādās lietās, ja tu tikai mani kā cilvēku dzirdētu, ok, labi, tu tur prātu ļautu apsvērt vēl kaut kas, tu vēl vari pastrīdēties. Un ja es tev nekāda autoritāte neesmu, tad tu tā laikā, kamēr es te runāju, tu kaut ko citu kaut ko sēdēs un klausīsies un darīs. Tādā veidā. Ja, bet, tad, kad Dievs kaut ko runā, viņš viens vārds no viņa, un tad, kad tu dzirdi vārdu no Dieva, Svētais Gars šim vārdam piešķir tādu nozīmi, tādu jēgu, tu redzi veselu īsto būtību, ko tas vārds nozīmē. Ja Dievs pateica, Ādam, tu mirdams mirsi, es domāju, ka Ādams dziļai garā saprata, kā izskatīsies šī nāve. Viņš saprata. Un tad, kad viņš iekodās, Dievs atnāca, Ādams, ok, vispār, jebkurš cilvēks, lai tu sasniegtu un ieiet iekšā savu aicinājumu un pilnībā, tev jāprot atzīt savu, man negribas teikt grēku, bet savu kļūdu, savu šaušanu greizi, savu kļūdaini izdarīto lēmumu darbu ir jāspēj atzīt. Ja tu atsakies atzīt savu kļūdu, tu nekad nepieaugsi. Tādā realitātē šobrīd mēs dzīvojam. Tas ir pirmais, vissvarīgākais līdzeklis. Jā, dievišķā patiesība. Tad, kad tu uzzini dievišķo patiesību, tu ieraugi kaut kādas lietas, jā, es to nedarīju labi. Tas nav labi, tas nav pilnīgs darbs. Tev jānāk Dievu priekšā un jāsaka, kungs, atzīstu, jā un amen. Ar to ir par maz. Tev ir jāsaprot, tad, ko darīt. Saprotiet, lai atgrieztos, Jēzus samaksāja, tāpēc Jēzus samaksāja pie Golgātas krusta visu pilno maksu, lai tie, kas Jēzum noticēs un pieņems viņu, tas kļūda, tas grēks, ko izdarījis tu būtu dzēsts, un tu varētu atgriezties atpakaļ tajā statusā, no kura tu nokriti pirms tā darba izdarīšanas. Tavs gārs, tava dvēsele, tava sirds, ieskaitot pat tava dzīve daudzās lietās. Es atzīstu konkrētās lietas, un es esmu gatavs apstāties šeit, un nākošais tad mācīties tev patiesībā. Ko man vajadzēja darīt šī situācijā? Un Ādams to tādu jautājumu neuzdeva. Ādams nemeklē gudrību, kā rīkoties. Kādā rīkoties? Sieva iedevē sādu, mēs te tagad kaili, Dievs, tu esi vainīgs. Dievs mēģināja viņus pielabināt, un viņi to neizdarīja. Palūkosimies tagad uz vienu situāciju. Ijaps. Situācija. Ijaps. Ijaps grēkoja. Problēma bija tāda tikai, kad viss tā Ijaba vēstule, kas sarakstīta vēstule, ja, tā grāmata. Un visi tie 3 viņa draugi, kur ieraudzīja, tik līdz ieraudzīja viņa to postu, ja, labi, ok, atšķirsim Ijaba grāmatu. Kur ir Ijaba grāmata? Kurš var pateikt? Kurš pirmais atradīs? Rekli. Ziniet, ko? Davai sāksim pirmo situāciju. Pirmo situāciju.
Pirmo situāciju es gribu pieminēt Estere. Estere un viņas ģimene un viņas situācija. Pēc tam būs ieps. Situācija Esteres dzīvē. Bija tāds ķēniņš. Ķēniņa Ahasvera laikā. Viņš bija ķēniņš, milzīgs un ļoti ietekmīgs ķēniņš. Viņam bija skaista sieva. Ģimenes idille un tā tālāk. Un tur rakstīts ir tas, ka viņš bija svētīts, darbojās, viņam bija valsts liela autoritāte un viss tur tā tālāk. Viņš uztaisīja festiņu un gribēja kopā ar visiem sarīkot dzīves no 7. panteņa, dzērienus pasniedz zelta traukos, kas bija dažādi savā veidojumā, un ķēnišķīgais vīns plūda pagātīgā daudzumā, liecinādams par valdnieka īsti ķēnišķīgo devību. Tas nozīmē, kā lai saka, ir kaut kas, labs panākumi, viss, un liekas, ja tu kaut ko sasniedz, tad normāli liekas būtu, tu pārvaldi zemi, tu taisi dzīves un tā tālāk. Un te konstatējās tas, ka valsts tajā harmonijā, tajā skaistumā ielaužās iekšā tā lieta, kuru es teicu, kas sāk ārdīt un plosīt visu valsti. Visu harmoniju, visu labo. Lasam. Saskaņā ar priekšteiktu dzert nevienu nespiedu, jo ķēniņš saviem galvenā darbiniekiem bija devis norādījums atļauj katram rīkoties pēc savas Esteres grāmata 1. nodaļa. Tagad būs 9. Arī ķēniņiene Vaštī sarīkoja ķēniņa Ahasvera pils iekšējās telpās īpašas dzīves sieviete. 7. dienā, kad ķēniņa sirds vīna ierosā bija jautri pacilāta, viņš pavēlēja Mehodmans tam saviem kalpiniekiem, galviniekiem, augsti stāvošiem galviniekiem, atvest ķēniņieni Vašti ar ķēniņas kroni galvā, ķēniņa priekšā, lai parādītu ļaudīm un dišciltīgām viņas daļumu, jo viņa pēc izskata bija skaista. Labi, skaista sieva un viņš viņu mīl. Ja jau beigās aicina un grib kopā būt, viņš viņu aicina. Liekas, tā ir ģimenes idille un beigās tur, kur ir harmonija, tur viss var notikties. Viens otru ciena. Priekšnieki ciena padotos, vīri ciena savas sievas. Dievs ciena mūs. Ja? Bet ķēniņiene Vašti atteicās ierasties pēc ķēniņa pavēles, kas viņai bija 7 galvenieku paziņot. Tad ķēniņš ļoti noskaitās un viņā kvēlojos dusmas. Ok, labi. Tad, kad tev kāds neapmierina tavas vajadzības, tevī ir dusmas. Ir tā vai nav? Ja tev ir bērni, vecākus bērni neklausa, tev ir dusmas ir? Ir. Ja vīrs neklausa, dusmas ir? Protams! Ja sieva neklausa, vīri klusē. Vīri laimīgi, ka sievas neklausa, ja? Neņem vērā viņas. Tā tālāk. Neviens cilvēks nav laimīgs, kad netiek ņemta vērā viņa vēlēšanās. Neviens. Bet šeit ir pozīcija. Ķēniņš, ķēniņiem. Ķēniņš, galva. Dievs tā visu ir sastādījis, ieskaitot ģimenē. Redz, ir viena tāda lieta, mūsu visus sabaidīja ar viduslaikiem melnajiem, ka tur, kā lai saka, lielie kungi valda par cilvēkiem. Pašlaik arī godīgi saku, pašlaik valdība izkropļo visu teokrātisko kārtību valdību. Ja viņi iedomājušies to, ka viņi tagad tiesīgi ir kaut ko mums lēkt, kaut gan viņi nesaprot vienu tādu lietu. Man patika, kurš skatījās varbūt zemnieku protestus Slampē, kas bija. Skatījās kāds? Protestu laikā tur bija viens tāds sauklis, un tā ir ļoti dziļa patiesība, ko mūsu valdība ir aizmirsusi.
nevis jūs mums algu maksājat un nodrošinat, bet gan mēs jums algu maksājam. Ierēdni, atceries. Tur bija tāds, man liekas, plakāts. Ierēdni, atceries, ka mēs tev maksājam algu. Tā ir vai nav? Tas nav, bet visi tie, kas fizisku darbu strādā, strādnieki, vienkārši tie, kas saražo, produkciju saražo, maksājam, mēs viņus fraktējam uz to vietu, lai viņi prātīgi varbūt pārvaldītu kaut kādu zemi. Viņi rīkojas tā, it kā mēs viņam būtu parādā. Lūk, tāpēc tā atžgārnā sistēma noved visu valsti zem verdzības. Šeit tāda sistēma nebija. Bet problēma jau ir atkal, kā lai saka, pieņemsim, sabiedrība arī šodien milzīgs uzskats valda, teiksim, daudzi pat negrib nekādus nodokļus maksāt, neko, tur valdība mums izsūc un es te dzīvo. Es pats savu republiku te taisu un cauri, man interesēs Latvijā dzīvo. Latvijā tur medicīna pēc tam, kā lai saka, nekādus nodokļus nemaksā, meklē kā tikai izšmaukt cauri kaut kur, savu biznesu viņa vēl kaut kāda vest. Un par nodokļiem dalīcieties uz mierā, un tev pukst un sten, un vēl kaut kas nekādus, visi, teiksim, pretojas par to visu. Tādi cilvēki ir līdzīgi tam, kā ķēniņa navašti. Pēc tam pieprasa to, lai tevi cienītu, lai tev būtu bezmaksas izglītība, bezmaksas medicīna, lai tev būtu ceļi sakārtot, lai tev būtu aizsardzība, un lai tev būtu vēl kaut kas, un lai tev būtu vēl kaut kas. Davai! Un tā ir atkal atžgārnība. Bībelē par to runāts ir, Jēzus teica, Dievs, atceries, Jēzus stāstīja līdzību, kāds cilvēks dēstīja vīna dārzu un ielika tur strādniekus. Un tā kā vajadzēja augļus saņemt, kalpus viņa izdzenāja, vienus nokāva, pēc tam Dievs saka, no es savu dēlu, saka, sūtīšu. I to nokāva. Jēzus atnāca, viņu nokāva. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus pateica, ziniet, ko Dievam viss gods. Viņš ir Dievs. Viņam pienākās gods, viņam augļi pienākās visi. Viņš dēstiet, viņš radīja mūs visus. Cieņu parādam viņam. Amen. Ko izdarīja? Viss te kurstā. Tā cilvēki rīkoja. Kāpēc? Tāpēc, ka egoismas sit augstu vilni. Es esmu liels. Un man neinteresē, ko citi grib. Un tas izārda visu. Tas izārda harmoniju, tas izārda iespēju nolaisties debesīm šeit uz zemes, svētīt ģimeni no izārda. Un šeit kas notikās? Da viņa vienkārši pateica, da man pašai savi svētki, bet tā vašti atteicās ierasties pie ķēniņa pēc ķēniņa pavēles, kas viņai bija ar 7 galmeņnieku paziņota, tad ķēniņš ļoti noskaitās un tā tālāk. Situācija. Apbēdināts tu esi, un ļoti bieži, tad, kad mēs esam ļoti sāpināti, mēs izsakam vārdus, un šie vārdi ir visdrīzāk, kā vienmēr, viņi ir iznīcinoši un nekādu situāciju nerisinatie. Neviens ātrasirdībā izteiktais vārds, dusmās izteiktais vārds labu situāciju nenorganizē. Man pašam vakar vienkārši bija situācija. Es te ņēmos, darbojos vēl kaut ko un te pieslēdzu klāt, beidzot atradu malku kaut kādu te plānu lielu, tā kā Napoleonu katru dienu. Neko, traktoriņu pieslēdzu, sakrāmē šito, mans krāģītis darbojas, aizbrauc uz tūrienu, man paldies Dievam, kaut ko jau Mārtiņš palīdzēja te. Viens otrs ir tāds, kas man te sola kaut ko lielus plānus, brauc tik ar muti un neko nepalīdz. Neko, labi, cik ir, paldies Dievam par tiem pašiem, kas palīdz malkaņiem gādāt. Da tālāk ņēmos, strādāju, man katastrofa notiek. Uzsprākst tā eļļa šļūtana, es visu no matu galiņam līdz no papēžiem svaidīts esmu ar eļļu. Viss melns, tāda melna. Tad eļļa nāca ārā. Es te nometu drēbes, kaut kā fiksi sataisos, un tā tālāk aizbrauc mājās, saliek drēbes tur. Man pazvana, mana mīļā meitiņa pazvana,
Un es dzirdu tādu komandējošu balsi, pasaki tētim, lai viņš traktoru novāc Cooperam tur slikt. Un man šitādu uzbraucienu, saprot, tas ir šitais, vai strādā uz priekšu, komanda. Man sacēlās kaut kas iekšā, un uz tā uzreiz skarbi arī atbildēja. Neko tas labu nenorganizē. Pilnīgi neko. Tikai sabojā attiecības. Attieksme pareizi? Nav pareizi. Beigās, pajautā, kā tur klājas. Varbūt tētim, kas tur notikās, vēl kaut kas. Jebkuram cilvēkam gribās, lai es sarunājoties ar viņu cieņai. Ķēniņš pret vašti attiecās ar cieņu. Vašti ar cieņu attiecās. Cienie. Viņa tikai sevi cienīja. Un tur nevajadz nekādam karam būt. Bet kādas sekas, palasam tālāk. Kāpēc tas ir svarīgi saprast? Kādas sekas? Situācija bija, sāpīgi tas ir, bet ķēniņš rīkojas ļoti apdomīgi un lēnprātīgi. Tāpēc ir svarīgi lēnprātība. Kas notikās? Viņš prasa pēc padoma. Atšķirībā no šitā te, kā lai saka, no viena otra vīrieša cita, šitādā situācijā, ir viena tāda lieta, ko es ieraudzīju, sarunāties ar ļoti daudziem vīriem un tā ģimenēm un tā tālāk. Visi vīrieši ir bijuši tādā veidā ignorēti no sievām, un tas vīriešiem ir ļoti sāpīgi. Līdzīgi, protams, sievietēm arī tāpat tās sāp. Bet sāpes, ko vīrieši izjūt no sievām, ir līdzvērtīgas tādām pašām sāpēm, ko jūs mātes izjūt no saviem bērniem, kad bērni jūs vienkārši ignorē. Vienkārši ignorē. Vai atnāk un rupji pret jums kaut ko izsakās, runā, pieprasa, jūs tur parādā esat. Tāpēc situācijas mācību mēs ik viens varam no šī visa iegūt un ar to visu tikt galā. Un svarīgi saprast, kā tikt galā. Un šī situācijā, lūk, ķēniņš rīkojas kā ļoti pirmais solis. Viņš uzreiz nesteidzās rīkoties, bet viņš meklēja gudrību šī situācijā. To, ko pirmais vīrs Ādams neizdarīja. Pirmais vīrs Ādams to neizdarīja. Viņš vainoja visu pasauli apkārt. Sievu vainoja, dievu vainoja, vēl kaut ko vainoja, čūsku vainoja. Viss pēc kārtas vainoja. Vainoja, ka tur iestādīs šitais. Un šodien tādi ļoti daudz cilvēki, kas visā apkārt pasauli, visiem apkārt vainīga un parādā viņiem. Viņi redziet, ir pasaules nabas. Es saprotu to, ka šī sēkla ir no velna. Tā ir sātana iesētā sēkla Ādama un Ievā kopā un līdz ar visiem viņa pēcnācējiem, un to pašu mēs mantojam arī sevi. Jūs būsiet kā dievi. Un tādi staigā tādi dieveļi. Mums potenciāls ir dievišķis. Tikai nepareizi izprotot šo potenciālu, mēs kļūstam sautīgi egoisti. Un sākam ārdīt labo Dievu darbu. Un to visu Dievs vēlās, ka mēs atgriežam. Un mēs saprotam un izprotam. Izprotam savas mācības, un vīri beidzot kļūst kā vīri. Lai vīrs kļūtu kā vīrs, tad pirmā lieta. Ir situācijas ļoti sāpīgas. Dāvidam bija situācijas. Dāvids ir viens no izcilākiem tādiem vīriem, es vienkārši salīdzināju. Dāvids apsolīja Dievs, Samuēls atnāca pie Dāvida, viņš bija jauns zeņķis, 16 gadi, varbūt 15 gadi, tā, kad bija Samuēls atnāca pie viņa. Viņš bija tāds naivs, zeņķītis, ganiņš. Brāļi jau bija pieauguši, jau bija vīri, tur bija ar zobeniem rīkojas, milzīgi auguma brāļi un tā tālāk. Kā viņš bija vienkārši tāds, rakstīts ir krieviski, belakurī. Tas tāds zaļkanādis, jā. Nu, puišelis. Nu, vienkārši bērnelis. Viņš gan, aitas gan.
Nu, lūk, un Samuels atnāk un pasaka, ka tu būsi ķēniņš par Izraēlu. Labi. Un viņš lēnām soli pa solim mācījās kaut ko, pie gaitām mācījās cīnīties ar ienaidniekiem. Jā, viņš uzvarēja Goliātu, jā, viņš jau nokāva un kļuva par Saula znotu, jā, viņš jau bija ieņēma augstu stāvokli, bet Dievs saka, tu neesi gatavs kā vīrs nest atbildību par visu Izraēlu. Un Dievs viņam pieļāva tās vajāšanu situācijas, lai grūtībās un sūrumos vīrs nobriest. Dāvids kā vīrs nobriest. Izturību, lai iegūst. Nevis vienkārši nokaut ienaidnieku ir labi. Ļoti bieži šodien vīriešu lielākā problēma ir tā, ka bieži vien vienkārši tā vīrišķība ir pārprasta tajā, kad mēs varam kādam sadot uzvarēt kādu ienaidnieku. Uzvarēt ienaidnieku, tā ir mazākā no visām uzvarām. Uzvarēt ienaidnieku. Ja tev kāds, kā lai saka, uzbruk tiesā, tevi vaino, un tu atspēko šos, teiksim, tu esi prasmīgs ar vārdu, tu atspēko, tu atsver, tu pierādi, tu, kā lai saka, cīnies ar, kā lai saka, vārdu cīņas, vēl kaut kas, un tu atstāji kaunā tos savus ienaidniekus, kas pret tevi saceļās. Visi kārtībā. Bet tā ir viena no tādām seklām līmeņiem, kurus Dievs grib, kuri nepietiekami mūsu izaugsmē. Dievs saka, es gribu iemācīt tevi arī grūtībās, tad, kad tevi nonīcina, tad, kad tu nekas neesi, tad, kad tevi vajā ar visu to tavu potenciālu, ar visu tavu gudrību, tevi vajā, tevi ignorē. Es gribu, lai tu tajā situācijā iemācies stāvēt un būt tas, kas tu esi neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Un tikai tad, kad tu tādā veida situācijas spējas iziet cauri, tu iesi iekšā savā aicinājumā. Tu beidzot varēsi teikt, ka tad tu esi kļuvis par vīru. Lūk, ķēniņš. Un viņš izdarīja ļoti gudru gājienu. Viņš palūdza padomu. Tādā situācijā nav rakstīts, ka viņš tur Dievu lūdza, jā, tas varbūt teiksim tā, bet viņš prasīja saviem padomdevējiem prātīgu padomu. Un šie padomdevēji tiešām reāli dievišķu padomu deva, tādu padomu, ar kuru Dievs rīkojās Ādama un Ievas laikā. Ādams ar Ievu atteicās nožēlot savus grēkus. Un Dievs uztaisīja ģimenes šķiršanos. Protams, uz kādu laiku. Uz kaut kādam nodevu. Viņš saka, ja es tevi atstāšu savā valstībā tādu, apvainojušos uz visu pasauli, nespējīgi nožēlot savus grēkus, tu būsi pastāvīgi tā kā strutojošs augonis debesu valstībā, sēdēsi un pukstēsi un kurnēsi un vainosi mani pastāvīgi un tāpat tu neatgriezīsi. Es tev varu darīt cik grib daudz labas lietas, vienalga, tev es nekad nebūšu labs. Tāpēc viņš izraidīja no savas klātbūtnes Ādamu un Ievu un nolika ķerubus, lai viņi vairs neiet iekšā debesu valstībā. Un šis vīrs tādu pašu padomu arī Esteres laikā arī saņēma. Tādu pašu padomu. Lai harmoniju neizrādītu. Un tur ļoti tāds prātīgs vārds bija, tas ir nežēlīgs kad. Bet tā ir gudrība. Mēs tagad Salamana pamācības lasām, un lēnām soli pa soli mums viņš tas ir jāsasver. Tad Muhameds Memuhans, vārdiņa tādā laikā bija, 1. nodaļa, 16. pantiņš. Tad Memuhans sacīja ķēniņa un lielkungu priekšā. Ne tikai pret ķēniņu vien ķēniņiena vašti ir noziegusies, bet arī pret visiem lielkungiem, pret visiem ļaudīm, kas mīt visās ķēniņa Ahasvera zemēs. Ziņa par ķēniņienes izturēšanos taču izplatīsies starp visām sievām tā, ka viņas nicinās savus vīrus, jo viņas droši sacīs, ķēniņš Ahasvers pavēlē atvest ķēniņienu savu vaiga priekšā, bet viņa pasūtīja viņu. Padomājies, ko?
Bet viņa nenāca, jā. Nu labi, es atvainojos. Es atvainojos, neprecizitāte, jā, manā lasīšanā. Jā, pareizi, jā, tiešām, labi, man brilles vajag vēl vienas, lai pareizi izlasītu. Un šodien pat Persijas un Mēdijas kundzes, kas būs dzirdējuši par ķēniņienes izturēt, stāstīs par to saviem vīriem, visiem ķēniņa lielkam, un nicināšanas un dusmu būs gana. Necieņa. Mēs šodien bieži vien domājam, kad vienkārši kaut kāda aprunāšana, tieksim, dusmo. Saprotiet, tas, ka uz mani dusmojās un man aizrāda kaut ko, ziniet, palielieties, man pat, kā lai saka, aizrāda kaut kur tas vai šitais, man tad nav izdarīts, vēl kaut ko nav izdarīts, varbūt, teiksim, kaut kādās noteiktās situācijās mani pat svētī tādā ziņā un pat neaizvaino, jo mēs abi divi cīnāmies, nu, piemēram, mēs te lasījām tikko kartupeļus. Mēs lasījām tikko kartupeļus. Komanda. Ja? Un viens otru, mums ir viens mērķis, mums ir viens plāns, mēs gribam kā labāk. Viens izsaka to, otrs izsaka to, trešais izsaka to, ceturtais pasaka, davai, fiks, sāk. Darbu vajag darīt, un tas nav aizvainojoši. Tas nav aizvainojoši, tas ir iedvesmojoši. Piebremzē vai to, vai šito, vai devē ātrāk, mums te nav ko darīt, vai vēl kaut kas, man tas vai šitas. Jebkura šī saruna ar vienu mērķi, viņa ir iedvesmojuša un pilnveidojuša, un tādiem procesiem mēs ejam cauri. Dzirdat? Āmen? Un viens pasaka, es varu tikai līdz 6. Āmen! Starp citu, Ieva, tik ļoti unikālā vietā, viņa vienkārši, nu saprāt, mums tāda, kā lai saka, mēs procesiem arī, dikti viņa nosalusi vēl kaut kā tam līdzīgi, viņa saka, davai, es paņemšu tur dakšu pastrādāšu. Nu labi, es iedevu dakšu. Nu nav, tur vajag fizisku spēku tomēr, tur lai vairāk. Viņi tur, saka, nu davai Ievas, mainamies atpakaļ. Un tad viņa nostājās vienā tādā vietā, tik ļoti unikālā vietā, kur viņa piebremzēja, pieturēja un pirmos puvekļus, pirmos akmeņus viņa novāca un palaida pēc tam tālāk. Bija par katrs ir viens savā vietā. Bet mēs tajā procesā saprotam, nav aizvainojuma, nav rūgtuma, ne uz vienu neceļas, jo mums ir viens mērķis. Viņa pēc tam pasaka, mums 6 iestājas. Oi, zini ko, man te jāskrien 2 minūtes pāri 6, es baigi laicīgi tur apstājās, viņa aizskrien mājās. Nav aizvainojums, cilvēks izdarīja, ko varēja, un viss tas ir viens mērķis. Bet ziniet, kas ir riebīgi un aizvainojuši, un personīgi man ļoti sāp. Bet atnāktu kāds vienkārši, jums te vajadzēja tā, jums te vajadzēja vot šitā, jums te šitā, kāpēc jūs šito tā darat, kāpēc jūs šito tā darat? Aļo, davai, paņem kaut ko un padari. Ot tas man ir aizvainojuši. Un es tikai lūdzu Dievu, lai tik tajās situācijās es palūgtu gudrību, kā viņam atbildēt, jo man ir grūti savākties tādās situācijās. Lūdzu Dievu, lai es iemācītos. Bet šī situācijā, saprotiet, tā problēma, kā lai saka, šī situācija, par ko viņa runā. Šodien tikko vēl redzēju vienu tādu karikatūru, kādreiz. Bērns skolā nogrēkojās, pasauca skolu vecākus, un skolotājs trostē vecākus par to, ka bērns nogrēkojās. Nu, tāda karikatūra bija uzzīmēta. Blakus otra karikatūra, tas bija kaut kāds 1970, kaut kādi 70, 80 gadi, ja tāda sistēma skolā bija. Tagad bērns ir nogrēkojies, vecāki atnāk uz skolu un nolamā skolotājs sēž šitā. Un bērns tik smīknē. Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kāds lūk šo necieņu pieļāva un atļāva un atstāja nesodītu.
Vienkārši. Jāpacieš jau ir. Nekā nebija. Ir kaut kādas lietas. Ebrejiem zinu vienu lietu. Viņi atļauj bērniem daudzīties. Atļauj bērniem varbūt saplēst dārgas vāzes, mēbeles saplēst. Bet ja bērni, kā lai saka, dara pāri omei, slikti dara kaut ko, bērni dabū mizā. Un bīdināt, tu nekad nedrīksti savu roku pacelt pret vecāku. Varbūt citas lietas, tu vēl vari tās un šitais, tur ar mašīnu pabraukt vai vēl kaut ko tur saplēst, tur kaut ko tur daudzoties. Saka, tā ir dzīve, tev ir jāmācās vērtēt, cienīt, un zaudējumos mēs kaut ko novērtējam, kaut ko mēs iemācāmies, bet ir cilvēks, ir cieņa, ir sacelšanās pret. Un šodien, piemēram, kāpēc Izrēlē varēja uzbrukt? Tāpēc, ka tur ir katrs velk uz savu pusi. Tur ir tādi palestīniešu atbalstītāju partija. Tur ir liberāli tādi, tur ir ortodoksālie kaut kādi, tur ir ar Maskavu savienotie kaut kādi. Valsts savā starpā vairs nevienot. Iedomājieties, 2 gadu laikā, laikam 5 valdības vēlētas viņiem ir. Viņi nevar ne par ko vienoties. Šobrīd mums Latvijā arī nekas labāks nav. Bet problēma visā tajā, ka vīri nav kā vīri. Nav cilvēka, kas vienkārši zinātu, ko vajag darīt. Nav cilvēka, ar kuram ir šķīsta sirds, kurš lūgtu no Dieva gudrību, ko darīt, un tad būtu prātīgs lēmums un to visu pielietot. Un tas atrisinātos. Labi, šitā situācija. Mēs zinām, tur pēc tam unikālu, svētīgu ļoti sievi, un starp citu, tur atkal, labi, tur ir, teiksim, šī cieņa pret ķēniņu. Cieņa tik līdz Estere. Tas ir simbols, kā cienīt to, kuram tu esi nodota. No Esteres dzīves es kā vīrs varu mācīties, kā cienīt manu kungu. Un viņa prātu šeit uz zemes pildīt. Āmen. Kā man Dievu cienīt, kā man Jēzu, lai Jēzus ir mans galva, un es varētu būt viņam kā trauks, derīgs trauks, godam trauks. Ok, un tagad atšķiram Ieba, nākošā grāmata Ieba, 6. nodaļa, ja nemaldos. Ieba, nākošā aiz Esteres. Nē, nebūs 6. Tūlīt. 2. nodaļa. Tas ir 2. situācija. 1. situācija aizgāja bojā visa Ieba dēli. Jā. 1. saruna ir kāda? Dievs ar Sātanu vienkārši sarunājas. Tur redzēja mani Iebu, liekas labu, jā. Un Sātans tur pārmet, lai tur atņem viņam tur labklājību, atņem viņam biznesu un tā tālāk. Tad teiks, draugi mīļie, vīrs pārbaudījumos visam, kam mums ir jāiziet cauri. Es atceros vienkārši, man vienu nakti, godīgi pasaku, es lūdzu par labklājību, es lūdzu par to, lai es sapratu vienu lietu, ka man jālūdz Dievam gudrība, lai es varētu pārvaldīt miljonus. Tad, kad tev naudiņa ienāk kontā, tur bija kaut kādi, pieņemsim, 500 eiro. Tā ir viena atbildība. Bet tad, kad pieņemsim tavās rokās nonāk miljoni, es domāju, ja tev kontā ieripotu miljonus, tu pazaudētu naktsmieru. Viennozīmīgi. Tāpēc Dievs nepieļauj to, kad miljoni tur ienāk iekšā. Jo statistika parāda vienu lietu. Tie, kas laimes tos miljonus, viņi nejuši ir miljonus. Visi kā viens, viņa dzīvi beiguši ir daudz zemākā līmenī, kā pirms tam, kad viņam miljons ir ienācis. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija gatavi tādai atbildībai. Nebija gatavojušies tādai atbildībai.
Un visi kā viens Dieva vīrs, viņa lēnām soli pa soli un daudz grūtībām iet cauri. Un tad Dievs viņus ieved šajā viņa aicinājumā. Dāvids ganīja aitiņas, pēc tam kaut kādu karu, pēc tam viņu pavajāja, un pēc tam visa Izraela viņam uzticējās. Dievs pacēla Dāvida autoritāti, kad viņam uzticā, un caur Dāvidu Izraels apvienojās. Līdz tam, katrs ir viena cilts, kas tas tāds Dāvids ir? Padomājies, Dāvids! Bija vienota Izraela valsts? Nebija. Bija sadalīta un sadrumstalota. Katrs ik viens pats pa sevi. Terēts. Pirmais bija Sauls, kas lēnām soli pa solim. Viņš bija izcils, viņš bija liels, viņš bija spožs. Tādā ziņā spožs, kad viņš bija, kā lai saka, liela augumā, lielāks par visiem izrēlešu droši vien šitāda augumā. Visi es nezinu, kā tur neesmu bijis Izrēlē, neesmu staigājis. Sauls bija galvas tiesa augstāks par viņam, viņš nevarēja nevienu noslēpties. Viņam, kā lai saka, redz, ir viena tāda lieta, ka cilvēki ir jau no maza bērna dienām, viņi pieņemsim, ir lielākā augumā, viņi ir lielākā kaut kāda, nezinu, vecāki ir bagātāki. Viss tas cilvēkos veido tādu pašpārliecinātību, šādu stāju jau to, ka tu neesi pēdējais. Tu jau, kā lai saka, kā valdnieks, kā vadītājs visu laiku. Atbildīgais, priekšnieks, boss, visur kur, un tev nav problēma komandēt kādus, jo tu esi galvas tiesa pārāks. Un Sauls bija tieši tāds. Viņam sirds Dievu priekšā nebija. Viņa sirds nebija. Dāvids bija nelielā auguma, nelielākā auguma. Nonicināts, pēdējais no tēva dēliem, pastarītis. Viņas ir padēja. Vairāk neteikšu. Kā man darba kolēģi saka. Teicien. Jā. Un cauri. Viņš bija vienkārši tāds pēdējais. Nekas nav. Isajam, Dāvida tēvam, Samuels atnāk, saka, visus dēlus parāda. Kas ir? Te neviens nav no viņiem. Tev vēl kāds ir? Nav jau vairāk neviena. Ai, nē! Tur kaut kur. Pareizi, man vēl viens ir. Aizmirsu pavisam. Tā kā viens pats mājās, atceraties, jā? Kaut kas līdzīgs. Labi, lūk. Un kas notiekās? Saruna Dievu. Dievs pieļauj Ijaba mietu. Dievs unikāls. Ijabs ir unikāls Dieva priekšā. Īpašs. Trenē sevi dievbijībā. Dievbijība mums liek sekot viņam, prasīt viņam padomu, lai rīkotos, lai pareizi rīkotos un caur mūsu ved. Un Dievs mūs neparvelti ved caur daudz un dažāda veida situācijām. Dievs pieļauj vienkārši daudz un dažāda veida situācijas. Man jau tam, kā lai saka, sarunā ar to vīru, man gribējās vienkārši uzreiz pateikt, apsveic laipni lūgtu, tu beidzot kļūsti kā vīrs. Kāds tevi nodot, panes, iesit pa vienu vaigu, ka tev uzmet, ka tev atņem svārkus, ka tev vēl kaut ko izdara, ka tev nav pateicīgi par taviem labajiem darbiem. Normāli! Tādā veidā briest tavs gars, tavs iekšējais cilvēks briest. Un tu no bērna beidzot sāc pārvērsties par pieaugušu cilvēku. Un tu, man patika Keanu Reeves. Keanu Reeves Facebookā, tur viņa šāda tāda izteiciena, ja? Viņš tas ļoti unikāls izrādās cilvēks tāds, es nezinu, cik viņam, teiksim, saistība ar Dievu. Man klusa aizdoma, ka varbūt, neiksim, kristietībā viņš tur varbūt ir svešs, bet neņemos spriest neko, bet viņa izteicieni skaidri un gaiši pateikt. Viņš izteica vienu tādu lietu, īsts vīrs sākās tad, kad tu spējīgs esi aizvainojumam atbildēt ar mīlestību. Viņš tā izteicās. Tā doma ir precīzi tur krievu valodā tā, bet tā doma. Tad, kad tu tev dod to naidu, iekšā sevi spējīgs pārvērst un no sevis izdot atpakaļ mīlestību, tad tu esi īsts vīrs, nobriedis, beidzot pieaudzis.
Ja, kamēr tu ļaunam ar ļaunu atbildi, teiksim, kā par tevi rīkojas tā atpakaļ, ar ko tu līdzīgāks esi, ar ko tu tad esi savādāks, nobridušāks nekā bērni. 2 bērni zīdaiņi smilšu kastītē. Zīdaiņi runāt nesaprot. Viens paņem mantiņu, otrs ierauga. Viņam arī to mantiņu vajag, ka viņš sniedzas pretī, arī atņem. Viņi neviens nav mācīti ļaunu neko darīt, bet tas jau zina, kad vajag pams pa galvu. No kurienes? Bērni atņēma man, un mans sāpinājums pārauga agresija. Tā ir normāli, līdzīgi tāpatās kādam un iet, tā vienkārši pārauga. Cilvēce briedināta, cilvēce tika audzēta. Es runāju tagad tādā globālā mērogā. Bet tagad pievērsīsimies Ībam. 2. nodaļa. Viņš tur pārbaudīja, redzi, tā viss ir tam kungam. Tad Sātans aizgāja no tā kunga. 7. pantiņš 2. nodaļā Ieba grāmata. Tad Sātans aizgāja no tā kunga un piemeklēja Iebu ar ļaundabīgiem augoņiem no viņa kāju pēdām līdz viņa matu galiem. Viņš sev paņēma šķembaru, lai ar to kasītos un apsēdās pats pelnos. Smagas dienas Iebam bija. Ziniet, cik smagas? 11. pantiņš palasam tālāk. Kad 3 Ieba draugi dzirdēja par šo nelaimi, kāda bija par viņu nākus, tie sataisījās ceļam, ik viens no savas dzīves vietas, Temanietis Elifas, domā, uzturēs, paturēs cilvēkam problēmas ir. Ziniet, kādas viņam problēmas bija? Atnāca, un tie vienoja savā starpā noeja pie Ieba, lai viņam pažēlot un mierinātu. Raudē līdz ar raudošiem, līdz ar dziedošiem, Iebam ir problēmas, draugs, ticības draugs, ticīgs cilvēks arī droši vien tā tālāk. Un tie pacēla savas acis no tālienes, bet tie viņu vairs nepazina. Tad tie pacēla savas balsis un raudāja. Un tie katrs aplēja savu virsvalku un kaisē pīšļus uz savām galvām. Tos mezdam pret debesīm, tie sēdēja pie viņa zemē 7 dienas. Un 7 naktis, un neviens no tiem ar viņu nerunāja, ne vārda, jo tie redzēja, cik liela bija viņa sāpes. Tad, kad, saprotiet, ir tā, cilvēkam ir bēdas, tur nezinu, tas un šitais un vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet tad, kad tu pieeji tuvāk pie cilvēku un ieraugi cilvēka reālās bēdas, ar ko cilvēks dzīvo, ļoti bieži lūk tā nelaime, kas ir cilvēkam pārņemusi. Es nezinu, kā es justos, ja es tur dzīvotu. Es nezinu, kā reaģētu, pieņemsim es, ja Latvijā būtu tā situācija, kas ir Ukraina. Šodien ļoti daudz ukraiņu sirdis ir apcietinātas, redzot to, ko Krievu armija dara Ukraina. Tās bēdas, tas posts, tas naids, tas ļaunums, tas pārņem, tas ietekmē. Lūk, te garu ietekmē tā, ka tev nav ko teikt. Lūk, tik ļoti Iebs bija piemeklēts no velna un Sātana. Un tagad palasīsim 9. pantiņš. Un viņa sieva tam sacīja. Sieva arī piedzīvoja to pašu. Viņu bērni tikko bija nogalināti. Viņu biznes bija izpostīts. Viņi divatā, tur labi, Dievs tur atzīmēja Iebu vai vēl kaut ko, sieva tur neliekas nezinis, bet arī sievai sāpīgi. Visiem sāp, kad bēdas uznāk, ne tikai vīram sāp un ne tikai sievai sāp. Šodien parunājoties ar vienu otru, teiksim, sievu, bieži vien tāda sajūta rodās, it kā vīram būtu nospļauties un tikai sievai vien sāp kaut kādas lietas. Tā nav! Visi mēs ejam cauri, bet tagad vīra ceļš. Sievai sāp. Viņa saka vīram. Šī situācijā sieva, līdzīgi tāpatās kā
Atceraties, Pēters. Jēzus runā par to, kas viņam būs jācieš un kur viņam būs Es atvainojos, es tūlītās beidzu, jā. Jaunieši jau beidz, pulkstenis ir 1. Nobeigsim. Līdzīgi tāpatās, kā Jēzus atceries, viņš teica, es iešu uz krustu un vēl kaut kas man tur notiks, ka mani vājās, sitīs, vēl kaut ko tam līdzīgs. Līdzīgi tāpatās, kā šī sieva, arī reaģē Pēters. Viņš atnāk pie Jēzu, da lai ar tevi nenotiek tas, kas ar tu man tu stāsti. Un Jēzus pagriežas pret viņu un pasaka to, ko vajag pateikt. Nekomandē mani. Nežēlo mani, nekomandē mani. Ne tev es kalpošu un ne pēc tava prāta es darīšu. Nav mans aicinājums pēc tava prāta. Man ir mans ceļš, un man viņš ir jānoiet. Un tev vienkārši viņš ir arī jāpieņem. Jo tu beigās ar mani kopā esi, mēs esam komanda. Viņš tur, kā lai saka, vispār rupji atbildēja, Sātan atkāpies no manis. Skatās Pēterim acīs un pasaka, Sātan atkāpies no manis. Nu, kā tu justos, ja vajadzēja kādreiz man tā, kā lai saka, kad es jutīšu, ka kāds man te grib komandēt, es parasti mēģinu tā ar jokiem kaut kā atrunāties, nu, kaut kā tam līdzīgi. Pagriezīšu, protams, Sātan atkāpies no manis. Man ir tāda, kā lai saka, es jau nesaku tādu, bet man ir viens tāds kārdinātājs, milzīgs uzmeties. Viena mammīte, viņa saka, tu atpūties, tu kādreiz atpūties arī, nu taču tu vajag atpūsties. Un... Jūs jau zināt, par ko es runāju, ja? Man jau gribētu pateikt, Sātan atkāpies no manis, bez mani žēlot. Katram jādara tas, kas viņam jādara, jāsaprot visas lietas. Un šeit. Sievai sāpīgi, un viņa zinām mērā jau arī, viņa nav ar augoņiem, bet viņa redz to, kādā stāvoklī iepas, kādā stāvoklī viņas bērni, viņai ir bēdas, arī viņai sāp, viņa cieš, un vēl te iepas tagad ir. Un iepas spītīgi kaut kādā veidā apliecina, ka Dievs dēļ, Dievs, slava Dievam. Saprotiet, bēdu situācijās, ja cilvēks nolāda Dievu, tad, kad ir bēdas, Ukrainā šodien es domāju, ka daudz cilvēku saka, Dievs, kur ir Dievs, ja šitādas lietas šeit uz zemes notiek? Šodien man godīgi sakot gribās teikt, Dievs, kur tu esi, ja šodien valdībā šitādas lietas notiek? Šitādi likumi tiek pieņemti. Dievs, kur tu esi? Vispār tu esi, kā tu lūkojies uz to visu? Daudzas lietas, netaisnības lietas, kas šodien notiek pasaulē, vienkārši tas sirds asiņo, sāp. Dievs, nu, cik ilgi vēl tā gaidīs, kas notiekās? Nu, gribās pārmest Dievam, gribās vienkārši jau atteikties. Kāda jēga te ticēt vai kaut ko darīties? Un sievai ar tas pats. Un viņa te sievam sacīja, vai tu stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības? Ieps nekurn. Ieps ar savu muti savalda savu muti grūtās. Atcerieties, pagājušajā mēs runājam, svētīgs tas vīrs, kas savalda savu muti grūtās situācijās. Svēti vīri mēs pārbaudamies. Visi mēs pārbaudamies, bet pirmkārtam vīri. Es būtu ļoti svētīgs, ja izdotos savaldīt, kad tev uzbrauc virsū un neatbildē, teiksim, kaut kā agresīvi un vienkārši miesīgi. Savaldīt savu muti grūtās situācijās. Tā kā tev bērni pārmet, tā kā vēl kaut kas skolotājiem. Jā, es saprotu to. Vecākiem savaldīt savu muti, ka tev kāds, nu, bērni neklaus un bērni necieš, un nekurnēt, nepukstēt, nenolādēt bērnus, prast situāciju, saprast, un tāpēc vajadzīga tā pirmā ķēniņa Ahasveras rīcības plāns. Sāpīgi ir!
nošaut varšti gribās, nebūs pareizi. Man vajag gudrību. Un Ieps, viņš turās pie gudrības, neskatoties ne uz situāciju. Pat pie tās gudrības, ko viņš doto brīdi sirds šķīstībā saņēmis un rīkojās. Un viņa sieva tagad, vēl sieva darbojas tā, atsakies no savas sirds skaidrības un cauri atsaki Dievam, pasūti Dievu vienu māju un mirsti beigās. Man jau uz tevi skatīties žēl. Tā viņa pateica. Man ļoti patīk Ijaba atbilde. Tava runa ir gluži tāda, kā nelgu sievu runa. Ziniet, domā, ka arī mātes, vecāki mātes, vissāpīgāk ir pateikt, visnepatīkamāk, vissāpīgāk ir pateikt saviem bērniem, kad viņi ir nošauši greizi, muļķības runā, paskatīties viņiem acīs un pateikt, zini, tu runā tā kā nejēga. Ja tev tik ļoti negribās aizvainot savu bērnu, to, ko tu mīli. Tev ļoti negribās. Mana mīļā meitiņa vienkārši, viņa šitā jau komandē. Normāli, man patīk mana mīļā meitiņa. Un tik ļoti negribās pateikt kaut ko negatīvu, aizrādošu, vēl kaut ko. Tāpat arī vīriem. Tik ļoti mīlam mēs jūs sievietes, visi vīrieši mīl savas sievietes. Un negribās nevienu sliktu vārdu pateikt, lai kādas muļķības jūs strādāt, lai kā jūs izturētos. Bet īsta vīra pienākums, īsta vīra briedums parādās tajā, ka tu arī saviem mīļajiem skaidri un gaiši pasaka, kā Jēzus pateica Pēterim ļoti nepatīkamus vārdus, kā Dievs pateica Ādamam ar Ievu ļoti nepatīkamus vārdus, kā Dievs atnāca pie Kaina un pateica ļoti nepatīkamus vārdus un nogrieza viņu nost un lika viņam kaut ko ciest, tāpatās arī vīriem jāprot. Šeit man ļoti sajūsmina Ieps, kad viņš viņai aizrādīja un turpināja mīlēt savu sievu. Aizrādīja un turpināja mīlēt savu sievu. Kāpēc? Izejot cauri viņiem abiem diviem, dzima daudz skaistākas meitas un daudz brīnišķīgāki dēli. Dievs viņus abus divus svētīja. Bet mani sajūsmina tas, ka šis vīrs nolika eksāmenu. Viņš nepadevās, nebija gļēvs un dzīvoja ar savu dzīves mērķi un dzīves sapni un aicinājumu. Un pat ja grūtā brīdī nebija neviena blakus, paši tuvākie nodeva, Jēzus arī nodeva, visi tuvākie. Visi viņa mācekļi atteicās no viņa, nodeva viņu. Viņš palika viens pats, normāli. Krieviem ir tāda filma, Как закалялась сталь. Kādreiz padomu laikos vīrus mācīja, vīrus iedvesmoja, teica, grūtības, draugs, un viņa vecīt. Grūtības priekš vīra ir normāli. Grūtības priekš vīra ir normāli. Kas tu par veci esi, kad tu nevari grūtības iziet cauri? Labi, noslēgumā vieglā barība. Krieviem ir tāda pasaka, ne pasaka, bet Puškinam bija tāda pasaka. Žil-byl starik sa svojej staruhai. Un viņš aizgāja jūru, nokērā zelta ziltiņu, un zelta ziltiņu nokēras, un tā sāka cilvēka balsī lūgties viņam. Es te vēl tikko multenīti noskatījos viņu, bet vajag interesanti viss tā, gatavoties šim. Nu, lūk,
Un tur viņš nokirst zivtiņu, un viņa šķīstā sirds palaiž šo zivtiņu vaļā. Vot sirds šķīstība ne pie kāda labā gala neved. Viņam izsaka, klausies, 3 vēlēšanās, lūdzu, vēlēšanās 3. Tad viņi saka, ej, tu ar man neko nevajag. Kas tu par veci esi, ka tev neko nevajag? Ja tev neko nevajag, tu aiziesi mājās, tava staruha, ko viņa izdomās. Un pie tam vēl viņa par sevi izdomās. Un tu būsi viņai vēl joprojām par kalpu, un vēl pa maz, ka tu būsi vēl zelta ziltiņai viņai jākalpo. Iedomājieties, ļoti dziļa doma. Es tagad runāju vīriem. Kas tu par veci, ka tev nav plāna? Dievs piedāvā mums ļoti bieži. Viņš atnāk, ko tu gribi. Un tev jābūt plāna. Ko tu gribi? Tavs plāns, tavs mērķis. Man te, подайте бедному на пропитание. Vecajā darībā bija vienā vietā situācija tāda, kad pie viena ķēniņa atnāca, pie Izraela ķēniņa atnāca pravietis. Viņš pateica, paņem bultu maksti. Viņš paņem bultu maksti. Sit ar bultu maksti pret zemi. Viņš paņem bultu maksti tā. Pravietis sadusmojās un pateica, klausies, blin! Tā viņš neteica. Klausies, ja tu būtu 7 vairāk nekā 3 reizes sitis un ar dedzību sitis, būtu viss tā vienēdnieki, izskaisītu kurais Dievs vienkārši nāk. Par cik tu jāls esi? Nu tikai 3 reizes tā, tikai 3 uzvaras tu svinēsi. Tāpēc es saku vēlreiz, vīram jābūt šķīstai sirdī. Ir vajadzīga skaidram prātam un gudrībai. Un svētā gara vadībai, kur svētais gars var vadīt tavu sirds plānu, tavu sirds nodomu, to, ko Dievs tev pats ielicis iekšā ir. Ieņemt kādu zemi, kura ir tava apsolītā zeme. Un vīrs, Dievs to no sievām neatprasīs. Dievs no sievām Latviju neatprasīs. Bet svētīgas sievas, kuras lūdz un turpina lūgt par Latvijas zemi. Bet es saku vēlreiz, Dievs no sievām neatprasīs. Vot Dievs no Rinkeviča atprasīs. Tu vīrs tur esi. Vot Dievs no visiem deputātiem vīriešu kārtas, kas tur sēž, tiem atprasīs. Dievs atprasīs no visiem vīriešu kārtas pārstāvjiem, kuri sēž mājās gudri dēļ un neko neizdara, lai kaut ko mainītu šīs zemes labā. Un Dievs sajūsmina tie, kas nav mierā, paceļā savu balsi paceļ. Zemnieki mēģināja protestēt par kaut kādām lietām, jā, ok, es saprotu, bet tā ir pasaules protesti un viņos nav Dieva. Es gribu vēlreiz pateikt, tajos protestos Dieva nav. Kāpēc? Tur kaut viens Dievu piesauc. Valdi, tu nezini. Labi? Ja ir protests, kad tu piesauc Dievu, tad Dievs atnāk. Bet, kad tu protestē viņu piesaucot, kad tu nostājies un pasaki, Dievs, es zinu tavu prātu, es esmu tavā sistēmā, es esmu paklausīgs tam, kam vajadzīgs paklausīt un daru to darbu, ko tu man pasaki darīt. Es eju un daru šīs lietas. Un tāpēc es varu svētīts būt, un tāpēc man viss labi izdosies, un tagad es protestēju pret visu netaisnību, izejot no savas pozīcijas. Kāpēc? Tāpēc, ka es atrodos taisnības pozīcijā. Ja es gribu, lai pret mani taisnīgi izturās, lai mani mīl, lai man te tas un man te šitais, man jau, zini, godīgi sakot, smiekli sanāk. Es arī esmu zemnieks, es arī esmu iesējis, arī man izsita graudus no turienes, bet es ļoti labi saprotu. Beigās, Dievs, tu devi, tu ņēmi, tev slava. Būs atbalsts, ok, nebūs atbalsts. Es tavā priekšā
tavu algu, tavu zemi kopju, tavus darbus daru. Un to, ko tu man iedod, es ar to gribu būt laimīgs un svētīgs. Vai man izdevās, palīdziet man valdībā, palīdziet. Kur tā valdība naudu ņems, pajautāšu? Kur valdība ņems naudu, lai tur apmaksātu, kompensētu vēl kaut ko? Eiropa jāsūt vēl kaut ko jāsūt. Nu labi, ok, Eiropa tur bagāta vēl kaut ko. Nu kurienes Eiropa? Eiropa pārdodās Pasaules valūtas fondam, taisa naudu tikai, lai būtu nauda, pēc tam tos piešķir šitien, un vēl pusi vēl no tiem kaut kādā veidā ar kredītiem, ar manipulācijām paverdzina tos pašus, kas tagad čīkst un kliedz pēc pabalstiem. Un pienāks mirklis, ka Latvijas parāds uzaugs līdz 20 miljārdiem, un tad jau laipni lūgtu bariņā, mēs katrs ik viens būsim Pasaules valūtas fondam parādā, jau katrs ik viens pa kaut kādu 10 000 eiro. Un tad mūs visus te tā uz ūtrupi aizsūtīs un cauri. Ko jūs te čiepstat? Jūs te visa Latvija ir parāda. Nu tā pasaules programma. Tāpēc būsim gudrīgi. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka tur vīri nav sasnieguši savu īsto vietu, neatrodās savā īstajā pozīcijā viņa priekšā. Viņi nav. Varbūt kāds tic, ka ir Dievs, bet tikai nevis Dieva priekšā bijībā staigā, lai darītu viņa prātu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par žēlastību, un mēs Tev pateicamies, lūdzam svētī, ka mēs varētu saprast un izprast, ko Tu mums šodien atklāji, par ko Tu mums šodien runāji un dalies. Mums ikvienam, mēs esam visi pazaudējuši tā dievišķo godību, mums ikvienam jāgriež, bet pirmkārtam vīriem jākļūst kā vīriem, zaļiem jākļūst par vīriem, jaunekļiem jākļūst par vīriem, vīriem ar vārdu, vīriem, kam ir mugurkauls, vīriem, kas zina, kāda ir viņa apsolītā zeme, lai mēs varētu iet un darīties, un tā ir mūsu atbildība. Palīdz mums pieaugt par tādiem, kas spējīgi ir uzņemties atbildību pār sevi, pār saviem tuvākajiem, pār saviem bērniem, un pēc tam arī par šo zemi. Jēzus vārdā, liec pieaugt mūsu iekšējiem cilvēkam, lai mēs varētu būt lielāki, spēcīgāki, lielāki, ietekmīgāki, Jēzus vārdā. Izplet mūsu robežas, izplet mūsu sirds un gara robežas, lai mēs garā varam ieraudzīt un saprast un izprast Tavu vārdu, Tavu garumu, augstumu, platumu un dziļumu, augt un pieaugt, lai mēs varētu būt spējīgi, darīt mūsu spējīgus pārvaldīt tūkstošus, pārvaldīt miljonus, pārvaldīt šo zemi, pārvaldīt šo tautu, pārvaldīt bērnus, pārvaldīt sievas mūsu, Jēzus vārdā. Ar mīlestību, ar Tavu patiesību, ar Tavu skaidrību, Jēzus vārdā. Lai šeit lai šo zemi Tu varētu svētīdams svētīt. Mēs Tevi lūdzam un sevi nododam Tavās rokās. Vēlreiz un pasakām, kungs, paņem mūs, reku mēs esam, sūti mūs šī zemē, lai mēs kādam vēl varam aiznest šo Tavu vēsti, Jēzus vārdā. Paldies Tev! Un svētītājs katru vienu ziedojumu, katru vienu 10. tiesu, ko kāds kur dod. Vai caur pārskaitījumu, vai skaidrā naudā. Debes Tēvs, gods un slava Tev, un tikai un vienīgi Tev, Jēzus vārdā. Āmen.